Nūrmuiža tikai šogad kļuvusi par Latvijas Piļu un muižu asociācijas dalībniece un ir viena no tām, kas nolēmusi atsaukties asociācijas jaunākajam piedāvājumam – restorānu nedēļai. Tai šefpavārs sagatavojis īpašu 3 kārtu ēdienkarti. Šis piedāvājums ir speciāli taisīts ar esošajām vērtībām, tādās rudens ziemas noskaņās. Tagad mums pašiem savs dārzs un arī raža, tā kā var visu kaut ko izdomāt. Mēs Nūrmuižas restorānā viesojamies brīdī, kad tas vēl tikai gatavojas vakaram un apmeklētājiem, bet pirmajās akcijas dienās interese par restorānu nedēļu esot. Vai tas ir interesanti arī šefpavāram? Jā, protams, vienmēr ir liels gandarījums un prieks redzēt, kad ir pilna zāle. Restorānu nedēļa ilgs līdz 21. novembrim, taču Nūrmuiža nolēmusi to pie sevis pagarināt un iespēju interesantiem piedāvāt līdz 26. novembrim. Tas ir ceļojums ne tikai garšas baudījumā, bet reizē arī iespēja apskatīt kultūrvēsturiskas vietas. Pēdējā laikā arī vietējā ir saņēmušies un arī bieži apmeklē, jā. Bet atbrauc arī tādi, kas pirmo reizi atbrauc uz šejienu un brīnās, ka šāds skaistums nekurienes vidū. Latvijas Piļu un muižu asociācijā ir ap 100 dalībnieku un pirmajā restorānu nedēļas akcijā iesaistījušās 14. Tās, kas šobrīd ir pieteikušās šajā notikumā, tās ir tās galvenokārt, kas ikdienā arī nodrošina šādu restorānu pakalpojumu. Vai dažkārt pat tie nav restorāni, bet tās ir arī uz vienu dienu vai uz nedēļu atvērti tādi pop-up restorāni. Restorānu nedēļu ierosinājusi Bīriņu pils, un akcija notiek, lai arī klusajā sezonā mudinātu iedzīvotājus apceļot pilis un muižas. Un tas arī tās restorānu nedēļas tas uzsvars ir, ka tiešām mēs aicinām cilvēkus izbaudīt ne tikai šo maltīti, bet arī pašu kultūrvēsturisko mantojumu un apskatīties to vidi, kurā viņi pavada šīs vakariņas. Valsts svētku laiks akcijai izvēlēts apzināti un atsaucība liecinot, ka cilvēki arvien vairāk esot gatavi braukt pat tālākus gabalus, lai izbaudītu ekskluzīvus piedāvājumus kultūrvēsturiski bagātīgās vietās. Tāpēc asociācijas prezidents uzskata, ka šī ir jauna tradīcija, kuru vērts turpināt. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.